Tātad, lai izveidotu, tātad prasīto stabiņu diagrammu no sākuma, visi dotie dati ir jāsakārto biežuma tabulā. Līdzīgi kā to esmu izdarījusi es, tātad mums ir iegūtie punkti, ja, un cik bieži katrs no šiem punktiem ir iegūts. Tad mēs varam esošos datus iezīmēt un doties uz ikoniņu rīkjoslā, tātad ievietot diagrammu. Google tātad izklāja lapas sākotnēji piedāvā jums veidot līniju diagrammu, taču to var ātri nomainīt uz jebkuru citu veidu, piemēram, mūsu gadījumā uz stabiņu diagrammu. Vēl mēs attiecīgi varam nomainīt virsrakstu, tātad bioloģijas viktorīnas rezultāti. Un vajadzīgā tabula ir izveidota. Tātad jūs redzat, ja, tātad uz X mums ir punkti, un uz Y, tātad mēs redzam, cik bieži katrs no punktiem ir iegūts. Tātad, kā jau mums tabulā redzams, 7 punkti, ja, iegūt visvairāk.